Tā stabilitātes fonds EFSSV tika palielināts līdz 1 triljonam no 440 miljārdiem eiro, kā tas bija iepriekš. Tika panākts vienošanās ar privātiem aizdevējiem norakstīt Grieķijas parādu vislabiem zināmā no 21%, kas bija iepriekš no nominālās summas līdz 50%. Un es domāju, arī būtiski tas pamatkapitāla, nevis pašu kapitāla palielināšana komercbankām, kas attiecas komercbanku sektoru no 7 uz 9% kapitāla pietiekamības. Jautājums, vai tas viss būs pietiekami, es mazliet par to šaubos, un arī ļoti daudz kolēģi man Eiropas parlamentā par to šaubās, un ne tikai tur, mēs arī varam lasīt ļoti daudz lietas, kas ir sastopams internetā, iespējams no ekspertiem, finansistiem. Ir ļoti piesardzīgi, sākot no tādām lietām kā Mervins Kings, kas ir Anglijas centrālās bankas pārvaldnieks no ļoti daudz gadus, kurš teica, ka tā ir iegūta attālpu uz gadu, varbūt 2 gadiem, un pavisam skeptiskiem izteikumiem, kas ir vairāk raksturīgi, varbūt tās Rubīnī un Krugmanam, tādiem cilvēkiem, kur parasti ir ļoti skeptiski izturējušies pēc šo situāciju. Jo jautājums, vai tā ir parāda krīze, vai tā ir izaugsmes krīze īstenībā, kas pašlaik pārņēmusi Eirozonu. Runājot par šiem 3 lieliem lēmumiem, tātad tas Eiropas finanšu stabilitātes instruments, ir fonds, kā latviski viņi tulko, kur tika pieaudzēts no 440 līdz triljonu. Kas ir mērķis šiem? Es domāju, ka šie visi skaitļi un tie burtu kops bieži vien būs klausītājiem un lasītājiem var likties diezgan mulsinoši. Varbūt sāksim ar šito pirmo, tas ir tas lielākais. Tas pierāda to, ka aplēs, ka šis fonds, pirmkārt jautājums, vai vispār šis fonds satur dzīvu naudu, viņš nesatur dzīvu naudu. Tās ir valdību garantijas, kas it kā varētu nozīmēt to, ka arī Vācija maksās, teiksim, par kādas citas, teiksim, Portugāles vai kādas citas valsts vērtspapīriem, ja kas notiks. Un tāpat arī mūsu kaimiņi Igauņi, apcīt, ir jau iedevuši savu vartavu šajā te garantija daļā. Līdz ar to ir šaubas, vai tas tā notiks, un vai Ķīna, visdrīzākais Ķīna un dažas citas valsts izpirks no šī fonda būtisks resurss, jo pašlaik Āzijas valsts ir laikam kāds 10 miljārdus eiro nopirkuši, un tagad iepriekš no šī fonda pirms šī palielinājuma. Un it kā ar ķīniešu līderu attieksmi, ka viņi varētu šo palielināt, arī aizējošais Eiropas centrālās bankas prezidents Trišē faktiski ļoti ceru šo situāciju, kas savukārt radīja Francijā ļoti liels satricinājumus politiskā laukā, ka Eiropas nākotnē būs atkarības no Ķīnas, vēlmes pirkt šī fonda vērtspapīrus. Kas, protams, rada politiskas grūtības, un kopumā es gribu teikt tā, ka šis fonds man pašlaik nerada pārliecību, ka viņš varētu būt tas, kas izšķirs Eiropas nākotnē. Redzēsim, kas notiks, un arī kaut vai, finanšu tirgus, kas parasti reaģē ļoti optimistiski pirmās dienas pēc šī lēmuma, tā norēģēja attiecībā uz Itālijas vērtspapīriem, tie pašā laikā pēc brīža, jo viņi atkal aizgāja pār 6%. Es domāju, ka Latvijas izaugsmas perspektīva nākošais gadu un aiznākošais gadu nav tik daudz atkarīgs no Latvijas pašas valdības politikas. Lai cik tas dīvaini nebūtu. Protams, viņai zināmas ieteikumi ir, bet izšķirošie notikumi, kā ies ar šiem mūsu partneriem tirzniecībā, vai būs eksporta iespējas vai nē. Un šajā gadījumā tad jautājums, kurš varētu labāk vadīt valdību, kā Valdis Dombrovskis turpināt šo programmu. Es domāju, ka pašlaik ne, jo tas vairāk ir atkarīgs no tā, kas notiks Eiropā un pamatā Eiropā. Un Valdis ir vadījis vairāk kā 2 gadus, 2,5 gadus, un to var darīt turpināt. Un tas ir labākais signāls pasaulē, ka ar Latviju viss ir kārtībā, lai arī mums, protams, gribētos kaut ko citu, jo es neredzu citu risinājumu šajā brīdī. Tas būtu kā salauzt visu, kas ir salaužams iepriekš izdarītais 2,5 gadu laikā, un kur aizņemties naudu. Tie, kas saka, valstī vajag lielāku fiskālo deficītu un iet aizņemties naudu kur? Maskavā vai Beidžinā? Citur nav.